Ventspils poliklīnikai sadarbība ar ārstiem speciālistiem no citām pilsētām jau ir ierasta prakse. Šoreiz sižetā stāstīsim par uroloģiju, un jau kopš 2017. gada izbraukuma vizītēs pieņem Kurzemes uroloģijas centra urologs Igors Carevs. Nozare ir diezgan plaša. Tad mēs nodarbojamies gan ar onkoloģiskām slimībām, kas sastāda lielu daļu no mūsu darba. Jā. Tad onkoloģiskas saslimšanas ietver nieru, urinizot, ceļu, urinpūšļa, prostātas audzējus, dzimumu organu saslimšanas un audzējus vīriešiem, nierakmeņu slimības, urinceļu infekcijas, dažas labdabīgas saslimšanas, tāda kā labdabīga prostātas palināšanās jeb adenoma. Dažkārt pacienti paši nevēlas doties pie ārsta, baidās dzirdēt diagnozi. Daudz vīriešu nogaida un cer, ka sūdzības pāries pašas no sevis. Biežākās sūdzības, kas pacientam parādās, protams, ņemot vērā, ka mēs runājam par urīna izvades sistēmu, tad tas, kas saistīts ar urināciju. Dažāda veida problēmas vīriešiem, sievietēm, tad tas ir viens. Varbūt, protams, kaut kādas problēmas, diskomforts, sāpes un tā tālāk atkarība no tā, par ko mēs runājam, tas varbūt vairāk kaut kādam akūtam stāvoklim raksturīgs. Bieži vien pacienti atnāk pie mums uz konsultāciju, mēs kaut ko konstatējam tad, kad viņam nekāda problēma sūdzība nav. Līdz ar to tāda proaktīva rīcība un laicīga radīšanas arī pie ģimenes ārsta, kaut vai nododot standarta analīzes, ir ļoti svarīga šajā situācijā. Carevs vēlreiz atgādina, ka tāpat kā citās jomās arī uroloģijā ir svarīgu problēmu atklāt jau agrīnā stadijā. Viens nepatīkams arī stereotips, ar kuram saskaramies, kad daudzi uzskata, ka pietiekoši daudz tas uroloģiskas vainas, īpaši onkoloģijas ziņa, nav īsti ārstējamas. Tad pie ārsta tā iešana viņa tā kā bezjēdzīga. Tad mēs varam konstatēt diagnozi, varbūt piedāvāt kaut kādu ārstēšanu, bet viss beidzas slikti tā vai tā, kas arī nav absolūti korekti. Mūsdienu medicīna ir spējīga ne absolūti, ne 100%, bet absolūti vairuma gadījumos ļoti efektīvi cīnīties ar ļoti daudzām problēmām, arī smagām saslimšanām, tādām kā onkoloģija un tā tālāk. Speciālists arī skaidro, ka vīrieši, kuri vēl nav sasnieguši 45 gadu vecumu, kuriem nav nekādas sūdzības un analīžu rezultāti ir normas robežās, urologa konsultācijas nav nepieciešamas. Urologs iesaka vīriešiem tieši pēc 45 gadiem biežāk pārbaudīt savu veselību un negaidīt mirkli, kad parādās sūdzības. Uz profilaktisku pārbaudu doties vismaz reizi gadā. Sievietēm izteikti draudi uroloģijā sasniedzot konkrētu vecumu nav. Tur speciālistu konsultācija jāmeklē tikai, ja rodas sūdzības.